Šai mašīnai varbūt ir savā ziņā interesants liktenis, jo mašīna ir cietusi avārijā un bija izsolē tikusi pārdota Ņujorkā, tad tā mašīna ir atceļojusi uz Lietuvu. Nu, jau kādi 5 gadi ir Latvijā mūsu rokās. Tika kopumā izražotas 1670 mašīnas. Tā kā šī ir sanāk, kad ir viena no 1670, bet kur ir brāļi un māsas, to mēs nezinām. Šī mašīna ir jāciena, tā varētu teikt, kad ir jāpietās ar cieņu, jo viņai ir raksturs, savs raksturs. Ja mēs runājam konkrēti par Cars & Coffee, mēs esam piedalījušies no paša pirmā pasākuma. Tie pasākumi ir 2 reizes gadā, tad sanāk tā, ka vīri pēc ziemas un pēc vasaras satiekās un ir vieta, kur izrunāties, ko katrs ir izdarījis. Tradicionālais tēva dienas pasākums Youngtime ar Cars & Coffee noslēdzies. Kā jau viss iepriekšējais pasākums, atkal ļoti daudz un interesanti spēkrati, kas līdz šim nebija redzēti. Šeit pat pie motoru muzeja kopumā vairāk kā 330 automašīnas un motocikli. Iespējams, ka atšķirībā no iepriekšējiem pasākumiem nedaudz vairāk ir modernāki transporta līdzekļi redzami, kuru gadi varbūt vēl nav youngtimer, bet ir potenciāls pat tādiem drīzumā kļūt, vai arī ir gan reti un ekskluzīvi, lai jau tiktu pieskaitīti pie modernās klasikas. Šogad vairāk arī piedomājām par kafiju un uzkodām pasākumā gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Kā jaunums šogad bija GAZ 53 picērija, kas ir malkas krāsns GAZ 53 smagajā automašīnā, kur tiek teptas picas. Kā jau ierasts, bija arī sagatavots pēcbalvas no mūsu atbalstītājiem. Šajā reizē no Auto Eksperta, Crown un Igaunijas jūras muzeja, kur izspēlējām konkursu starp skatītājiem. Šo tradīciju turpinās arī nākamgad un var sekot līdz informācijai. Ja nesanāk tikt uz lielajiem pasākumiem, tad ir arī mazie tematiskie.